Man vienreiz ir bijusi īsta panikas lēka. Man ir daudzreiz bijis līdz viņai, bet vienreiz man bija ritīgi īsta. Tāpat bija nesen, pirms gada, kad mēs meklējām jauno dzīves vietu. Man bija daudz projekti vienlaicīgi, gājām cauri hipotēkas kredīta līgumiem un tik daudz visādas lielas lietas notika tieši pirms gada, kad tas noved mani pie panikas lēkmes. Es īsti līdz tam es zināju tuvu tam to sajūtu, bet es vēl nebiju bijis tajā situācijā. Un visu, ko es varēju, es atceros, es apgūlos uz grīdas. Man līgava Ilva, viņa arī īsti nezināja, ko darīt, nezināja, kā palīdzēt, bet man bija pieredze, plus es arī piefiksēju, šī ir panikas lēkme. Un es sapratu, ka ir tikai divas lietas, ko es ieteiktu kādam no malas darīt, un es arī spēju tajā brīdī pats to realizēt. Un es esmu piefiksējis, ir tik spēcīgi emocionāls sajūtas, tad fokus ir jāizvirz vienā ļoti maziņā punktā un jāfokusēs tikai uz to sajūtu, kas tur ir. Un šī mazā sajūta, tā bija tā, kas palīdzēja noturēt fokusu prom no lielajām sajūtām. Un otra lieta bija mierīga, elpošana, kur ieelpa ir tāda dziļāka, ar diafragmu. Ar diafragmu nozīmē, ka vēders arī kustās. Un izelpa lēna un maksimāli gara. Es tev nenovēlu tādas situācijas, bet ja tev ir bijušas, tu vismaz zini, ka šīs divas pamatlietas, ko tu vari darīt. Elpo un fokusēs uz vienu lietu, uz vienu pieskārienu, uz vienu punktu. Tas palīdzēs novērst pirmkārtām uzmanību, jo tu nefokusēsies uz visu to putru, un otrām kārtām aktivizēsi to mierīgo nervu sistēmu, kas palīdz meditācijā, kas palīdz stresa situācijās.